Šis ir ampēra spēka demonstrējums, kur galvenās sastāvdaļas ir strāvas rāmītis, kas ir iekārts virs pastāvīgā pakaļveida magnēta. Un šim strāvas rāmītim tātad tiek pievadīta strāva no šī te strāvas avota, kuram regulēt gan strāvas stiprumu, gan spriegumu. Un pa vidam ir ielikts pārslēdzējas slēdzis, lai varētu palaist strāvu rāmītī gan no vienas puses, gan no otras puses. Tad šeit ir līdzstrāva. Un kas tad notiks, ja slēdzis tiks ieslēgts, tad skatāmies, ieslēdzot slēdzi, tā tad rāmītis novirzās, var redzēt 3,8 ampēri strāva, rāmītis novirzās laukā no pakaļveida magnēta, izslēdzam laukā, viņš nostājās atkal vietā. Ja strāva tiek palaista pretējā virzienā, tad rāmītis kustās otrā virzienā ampēra spēka ietekmē. Ko vēl šeit var parādīt? Ieslēgsim atkal, lai ir uz otru pusi ampēra spēks. Tad ampēra spēks ir atkarīgs no strāvas stipruma, un mums kā reiz šeit ir iespēja regulēt strāvas stiprumu, un skatāmies, kas notiek, ja pieaudzē strāvas stiprumu. Var redzēt, ka rāmītis arvien vairāk un vairāk grib prom no pakaļveida magnēta. Atkal griežam mazāku strāvu, un viņš beigās jau, kad daži ampēri tikai ir, viņš praktiski nav novirzījies no savu sākotnējā stāvokļa. Lūk tā!